Skaidrs, Maksim, ka tu ne tikai šūji karogus, bet arī tagad jau taisi citus karodziņus. Nu, jā, mēs tā aizmirstam par to, ka karodziņi mēdz būt arī papīra karodziņi. Šī tāda īstā vasaras prece, man liekas, pasākumos. Vienmēr bija populāri jau pirms tā, kā izgudro sublimāciju un papīra un tekstilu karodziņus. Te ir kaut kāda vasaras pasākuma. Laiks vasarai Jūrmalā. Būs katra stūri. Katra stūri. Tā kā brauc uz Jūrmalu un pamani mūsu karodziņus. Cik tev vispār ir lielākais skaits bijis šādiem karodziņiem, kas ielastais? Ja es nemaldos, uz vienu no prāta vetra turiem mēs sataisījām 10 000 papīra karodziņus. Tās bija darbiņš tāds, kā viņi saucas, kad apvieno kolektīvu. Saliedēšanas pasākums, jā. Saliedēšanas pasākums. Ok, tiem, kas nezina, kur pasūtīt tāds? Papīra karodziņus, tāpat kā parastus karogus, mixmax.lv.